Šodien praktiskās psiholoģijas ieteikumos es vēlos parunāt par to, kā pārvērst ieradumu sūdzēties psiholoģiskā darba rīkā. Tad pirmais solis, kā es teiktu, būtu tiešām ļaut sev, burtiski dot sev atļauju atslābt pēc tam, kad tu esi izsūdzējies. Un otrais solis būtu sūdzēties tikai vienu reizi, stāstīt šo stāstu tikai vienam cilvēkam, un ja tev gribas atkārtoties, tad ļauj sev garlaikoties, kad tu sāc atkārtoties. Un lai pamanītu, kad tu ieslēdzies sūdzēšanās režīmā un tev gribās staigāt apkārt un stāstīt savu bēdu stāstu, tev nav īpaši nekas baigi jāmācās, tev ir vienkārši jāapņemās to darīt un pievērst sev mazliet uzmanības. Un tad jau tu arī ieraudzīs, pamanīs uzreiz to. Un tad tu arī šo sūdzēšanās ieradumu izmantot kā paškoučinga rīku. Piemēram, kad tu izsūcies kādam, tad tu beigās pieliec vienmēr kādu vienu lietu, ko tu vari tagad darīt, lai uzlabotu situāciju un mainītu to. Vai arī, ja neko nav iespējams mainīt, tad vienkārši pievienot, tagad es vairāk tam nepievērsīšu uzmanību, jo tas nav vērtīgi un produktīvi. Un lai to pavērst kā coachinga līdzeklī, tad tiešām pajautā ar atvērtu sirdī tam otram cilvēkam, klausītājam, ko tu darītu manā vietā. Un tad arī apsver šo cilvēku atbildi, vai to tu varētu pielietot un lai tā tev derētu. Nejautā to tikai jautāšanas pēc, bet tiešām ņem nopietni un apsver izvērtē. Un tad vēl viena lieta, ko var darīt ar sūdzēšanos, ir izmantot to kā otra cilvēka novērtēšanas un ciešākas saiknes veidošanas rīku. Jo cilvēkiem, kad kāds ir nelaimē, ir automātiski instinkts censties palīdzēt, un tādējādi ir iespējas attuvināties daudz dziļāk un labāk. Un, protams, neaizmirsti pateikt savam klausītājam paldies un izteikt kādu komplimentu, un, ja tu jūti to no sirds, piemēram, tu tiešām esi tik saprotošs, ja kāds man šitā visu laiku sūdzētos, man liekas, būtu jau izvests no pacietības. Tiešām novērtē cilvēku un izsaka komplimentu par to, ka viņi tev dod savu uzmanību un savu enerģiju. Un kāpēc mums ir instinkts vispār sūdzēties? Jo sūdzēšanās ir tas vieglākais, ko mēs varam darīt, ja negribas turpināt izjust šo pretestību vai aprakt negatīvās emocijas, tad ar sūdzēšanos izlaižam viņus uz āru un daloties ar citiem cilvēkiem, tad rodās tā ilūzija, ka šīs grūtības samazinās un paliek vieglākas. Tāpēc arī ir izteiciens dalīta bēda ir pusbēda. Ekstroverti un cilvēki, kur jūtas brīvi klausītāja klātbūtnē, var sūdzēties brīvi un pat bieži, ja ir tāda nepieciešamība. Dalīšanās liek mums katram justies saprastam un netik vientuļam attiecīgajās emocijās. Tāpēc sūdzēšanās ir tomēr tāda lieta, kas agrāk vai vēlāk uzpeld. Pat ja cilvēks ļoti, ļoti visu patur sevī un cenšas izstrādāt, tad kādreiz dzīvē kādu dienu būs tāds brīdis, kad tomēr viss kaut kas ir par daudz un tad mazliet eksplodē un sanāk sūdzēties. Bet tas ir normāli un šo var pagriezt tiešām kā paškoučinga vai coachinga un psiholoģiska atbalsta rīku.